Un tagad es aicinu jums paskatīties, ko tad paši jaunieši, vidusskolēni saka par savām vajadzībām, ko viņi gaida no mums. Mūsdienu jaunietim būtu nepieciešams, ka viņš tiek uzklausīts, viņš netiek nosodīts, jo bieži vien jaunieši izdara kaut kādas lietas, līdz galam neizdomājot, kādas varētu būt sekas. Un iespējams, ka tās sekas pēc tam seko viņiem visu atlikušo mūžu. Un, ja viņi pat cenšas doties un runāt pie kaut kādiem cilvēkiem ar to, kaut kādiem pašiem pieaugušajiem, tad nevienmēr tas pieaugušais viņu uzklausīs. Jā, viņš ar ausīm klausīsies, bet viņš viņu nesadzirdēs. Tas būs viens. Un otrs būs tas, ka bieži vien jaunietis tiks nosodīts, kaut gan tajā brīdī jaunietim nav nepieciešams nosodījums, bet viņam ir nepieciešams atbalsts. Man reizēm šķiet, ka tas ir tā kā vecāki. Viņi tur nesaprot, kā es jūtos un tā, bet patiesībā viņi jau arī tā kādreiz ir jutušies un viņiem arī ir bijušas tādas problēmas. Mums liekas, ka viņu palīdzība mums nav svarīga. Mēs arī reizēm cenšamies risināt paši savas problēmas, tā kā neprasīt palīdzību. Kaut tās ir nepieciešams mums. Piemēram, tā sajūta, vai jums bieži pajautā kāds, kā tu jūties? Tā kā, piemēram, tiešām tev paprasam, tad tu izstāsti visu un tev uzklausa, tā ir ļoti reti. Jā. Bet tā, ka tev vienkārši patā, kā jūties, ir labi, ir ok. Šitie labi, jā. Žēl, tā kā man liekas, ka vecākiem ir jābūt tiem cilvēkiem, kuri tiešām uzklausa tevi. Tas dīvainais vecums, ka tu neesi vairs tā kā bērns, bet tu neesi arī pieaugušais. Un tu esi tā kā kaut kur pa vidu. Mēs esam kaut kur pa vidu, un dažreiz visu dzīvi kaut kur pa vidu. Un psihologi atzīst, ka vislabāk pusaudzi, vislabāk jaunieši saprot tieši tie pieaugušie, kuri nav aizmirsuši to, ka paši ir bijuši pusauģi un paši ir izdzīvojuši pieredzi, ko varbūt šobrīd viņi nemaz nevēlas stāstīt saviem bērniem. Bet, ja mēs spējam godīgi runāt par sevi, par savām atmiņām, un atzīt, ka neesam bijuši ideāli, tad ceļš uz jauniešu sirdi iespējams ir mazliet vieglāks. Un tāpēc es šodien gribu jūs aicināt iepazīties ar Cēsu mazo teātri. Viņi ir iestudējuši izrādi Distance, ar kuru jau viesojušies daudzās Latvijas skolās, un viņi ir šeit, lai dalītos ar mums savā dokumentālā mākslas piedzīvojumā. Es aicinu Cēsu mazo teātri. Labdien! Es esmu Ilze Liepa, Cēsu mazā teātra vadītāja, producente un arī aktrise. Mazliet par mums. Mēs esam nevalstisks profesionāls teātris un darbojamies jau 6. sezonu. Un pateicoties programmai Latvijas skolas Soma, mēs iestudējam izrādes bērniem un jauniešiem. Un arī mūsu jaunākā izrāde Distance ir tapusi ar skolas Somas atbalstu, un milzīgs viņiem paldies par to, ka mēs varam runāt ar jauniešiem mūsuprāt par viņiem aktuālām lietām vai varbūt vispār mūsu sabiedrībā aktuālām tēmām. Dzīve saveda mani kopā ar ukraiņu režisori Sofiju Meļņikovu, un es uzzināju, ka arī viņai ļoti interesē veidot izrādes bērniem un jauniešiem. Un runājoties, mums izkristalizējās, ka gan Ukrainā, gan arī pie mums Latvijā ir diezgan līdzīgas problēmas. Un ļoti ātri izkristalizējās divas tēmas - alkohols un līdzatkarība. Tad, attiecīgi, mēs uzrunājām divus dramaturgus, Diānu Kondrašu un Jāni Golubovu. Un mēs sameklējām, uzrunājām daudz dažādus aktierus, līdz nonācām pie 4 aktieriem, kuri ir gatavi dalīties ar pieredzēm, kas tika izdarītas izvēles pusaudžu vecumā un kā
tas ir ietekmējis atlikušo dzīvi. Un tā kā jau Kristīna minēja, tie ir dokumentāli stāsti. Abi dramaturgi vairāk kārt intervēja aktierus, kā rezultātā izkristalizējās 4 tēmas. Alkohols, atkarība no cigaretēm un elektrocigaretēm, līdzatkarība, un 4. tēma ir bulings. Un kā bulings, kuru tu veic varbūt neapzināti mazās klasēs pret kādu citu, kā tas pavēršas mazliet vēlāk pret tevi pašu. Visi lepojas ar multfilmu Straume, un mēs arī šajā sakarā ļoti lepojamies, jo izrādes māksliniece ir Kristīna Reizviha, kura ir viena no māksliniecēm filmā. Viņa, tad, kad strādāja pie mūsu izrādes, viņa paralēli jau zīmēja šo multfilmu. Tā kā mēs esam ļoti lepni. Jā, šitie aplausi Kristīnai. Jā. Tad Sofijai bija sadarbība jau bijusi ar komponisti Olgu Mileševsku, un viņas abas ir diezgan reiva mūzikas cienītājas abas. Un tad radās doma, ka katram no aktieriem tiek pajautāts, kāda bija viņu pusauģu vecumā mīļākā dziesma vai grupa, kādu mūziku mēs klausījāmies. Un tad attiecīgi to mūziku integrēja reiva stilā un principā ļoti maz var atpazīt pēc tam, bet jauniešiem ļoti patīk. Novērojums mums ir tāds. Tad no aktieri mēs esam Sandija Dovgāne, Agris Kropevņickis, Mārtiņš Liepa un arī es piedalāmies 4. Tas lielākais laikam izaicinājums bija ne tik daudz, kā gremdēties atmiņās par pašpersonīgo pieredzi, bet kā to padarīt bez didaktikas, kā mēs varam uzrunāt jauniešus nevis ai, dzert ir slikti, bet, ja jūs dzerat, tad jums ir jāapzinās sekas vai otrādi. Ja jūs paņemat to elektrisko cigareti, tad jums ir jāuzņemas atbildība par to, kā tas var ietekmēt jūsu un varbūt apkārtējo cilvēku dzīves. Līdz ar to mēs mēģinājuma procesa laikā nonācām pie formāta, kā podcasts. Un izrāde tā arī sākas. Agris Kropevņickis saka, labrīt, labdien, labvakar, lai arī kur jūs esat sveicināti mentālās veselības podkāstā Distance. Un tad attiecīgi mēs sākām katrs stāstīt savus stāstus. Ja, tie ir 4 monologu veidā, un pārējie apkārtēji mēs vizualizējam lietas, par kurām stāstam. Tā kā šodien mēs esam 2, tad es mēģināšu Mārtiņa stāstu vizualizēt par visiem pārējiem mums 3. Un jā, tas būs neliels ieskats tajā, ko mēs darām, un atsauksmes mums no jauniešiem ir diezgan labas. Mēs bijām nākamais, kas uzstāsies, būs Liepājas Rietumkrasta vidusskolas un Liepājas Raiņu skolas vidusskola. Mēs tikko bijām šonedēļ. Un tad ir ļoti dīvaini un interesanti skatīties jauniešu reakcijas. Jo sākumā viņi, kad skatās, viņi šausmīgi smējās un iedzīvojas un dzīvo līdzi un komentē. Un kā pamazām katra stāsta beigās mēs redzam, kā jaunieši aizdomājas. Un mēs ceram, ka viņi arī pēc tam izdarīs izvēles pareizas vai nepareizas. Tā ir viņu ziņā, bet vismaz uzņemsies atbildību par sevis izdarītajām izvēlēm. Mazlietiņ, tas bija arī viss par mums un izrādi kopumā, un tad, lai runā Mārtiņas stāsts.
Labdien! Man sauc Mārtiņš. Man ir 46 gadi, un 25 no tiem es esmu nodzēris. Līdz 5. klasē es biju viens no tiem čaļiem skolā, kuriem par savu izdzīvošanu skolas gaitiņos nācās cīnīties katru dienu. Citreiz vairāk, citreiz mazāk, bet katru dienu. 5. klasē es sāku trenēties basketbolā, un tāda situācija izmainījās. Ja līdz tam man skolā bija viens draugs, tad tagad jau es biju 11 čaļu kompānijā ar visām no tā izrietošajām sekām. Pirmo reizi es piedzēros, kad man bija 14 gadu. Tas notika pie manas dzīvoklī. Māma taisījās braukt komandējumā, un es, lai būtu foršais džeks, es piedāvāju savu dzīvokli piektdienas vakaru tusiņam. Šī ziņa tika uzņemta ar sajūsmu. Pirmo reizi dzīvē es biju uzmanības centrā. Es un mans dzīvoklis. Un man sagribējās būt vēl foršākam džekam. Un es atcerējos, ka mammai darbā ir barčiks. Tur vienmēr stāvēja kafija, tēja, cepumi, kaut kādi saldumi. Un tur vienmēr bija arī alkohols. Un es, lai būtu vēl foršāks džeks, es izdomāju, ka man kādu pudeli jānozog. Mana māma strādāja Saldus rajona prokuratūrā un bija prokurors. Un tas nozīmēja, ka man šmiga bija jānozog no prokuratūras. Skaidrs bija tas, ka bija vajadzīgs plāns. Un vienīgais, ko uz to brīdi es sapratu, ka māma ir jādabūna ārā no kabineta, jo savādāk tas notikt nevar. Un man ienāca prātā, ka es viņai varētu palūgt, lai viņa man atnes padzerties. Jo tā kā vienīgais ūdens avots prokuratūrā atradās toaletēs, gaiteņa vienā galā, un māmas kabinets atradās gaiteņa otrā galā, tad ar laiku, ko viņi patērētu ejot no kabineta līdz toaletē un atpakaļ, vajadzētu pietikt. Es pēc skolas tūlīt pat devos pie māmas uz darbu, nonācu prokuratūras toaletēs. Es sāku skaitīt soļus, cik ir soļi līdz māmas kabineta durvīm. Sanāca 21, tātad turp apakaļ 42, plus 5 sekundes, kamēr pielēju krūzi. 47 sekundes, jo es savā galvā biju pieņēmis, ka viens solis ir 1 sekunde. Tātad 47 sekundes. Ar to vajadzētu pietikt. Uztraucies es biju nenormāli, bet vēlme būt atzītam mani motivēja vairāk nekā bailes tapt pieķertam. Un to droši vien laikam varēja redzēt, jo gan arī tūlīt pat, kā es iegāju pie māmas kabinetā, viņa man uzreiz prasīja. Mārtiņ, tu izskaties tāds bāls. Tev viss labi? Un pēkšņi pati no sevis atrisinājās otra problēma. Proti, ko pateikt mammai tādu, kas motivētu viņu iet pakaļ ūdenim. Nevis viņi varētu pateikt, aizej un padzeries. Un lūk, viņi jau ir ārā pa durvīm. Viņi aizgāja mazliet ātrākā ritmā, nekā es biju domājis. Es biju domājis, ka viņi ies lēnām nesteidzīgi, bet viņi aizgāja diezgan raities. Galvu atmetu 10 sekundes nost, ar 37 arī jāpietiek, vairs neko nedomāju. Metos pie barčika. Lai tiktu līdz šnabiem, barčiks bija jāatkrāmē, bija jāpaņem malā 4 tasītes, 4 apakštasītes, glāze ar teikarotēm, cukurtrauks, kafijas buņģa, cepumtrauks. Un lūk, pudeli šnabi man par rokā. Tagad tikai tas viss bija jāsaliek tādā pašā secībā atpakaļ. Viss man izdevās! Piektdienas vakarā es biju vakar varonis! Es apzagu mammu! Es apzagu mammu. Biju varonis. Bet tolaik es, protams, tā nedomāju.
Kopš tā vakara mans status vienaudžu vidū izmainījās par 180 grādiem. Ko no tā vakara es gūtu citu atziņu, kas faktiski sabojāja turpmākos manas 25 gadus, proti, ka alkohols atrisina jebkuru problēmu. Turpmākos 4 gadus līdz vidusskolas beigšanai dzeršana bija neatņemama katras piekdienas sastāvdaļa. Pabeidzu vidusskolu, braucu uz Rīgu. Mēģināju stāties uz aktieriem, nepaņēma. Iestājos Latvijas kultūras skolā. Tolaik to sauc par Latvijas kultūras koledžu uz amatieru teātra režisoriem. Atkal jauna vide, atkal sveši cilvēki, atkal jācīnās par savu vietu zem saules. Bet jau man amats bija rokā. Jau es zināju, kas jādara. Šo skolu, starp citu, es tā arī nepabeidzu. Man izsvied no turienes par parādiem, kas radās no lekciju neapmeklēšanas, kas savukārt rezultāts tam, ka man svarīgāk likās iedzert un patusēt, un jau vairs ne tikai piekdienās. Tā es notusēju 2 gadus. Atkal uzņēmu aktierus, atkal mēģināju, atkal nepaņēma. Parādījās iespēja strādāt celtniecībā, atmet visām skolām ar roku un aizgāju strādāt strojkā. Tur dzeršana iegūta citus apmērus. Puslitras dienā tā bija norma. Faktiski no 21 gadu vecuma es dzēru katru dienu. Citreiz vairāk, citreiz mazāk, bet katru dienu. Starp citu, no turienes man arī izsvieda, jo es pateicu priekšniekam Pālī, ko par viņu domāju. Atkal uzņēma aktierus. Nolēma stāties pēdējo reizi un paņēma. Atkal jauna vide. Atkal jācīnās par savu vietu zem saules. Piedzima meita. Aprecējos. Bija jāsāk rūpēties par ģimeni. Bet tā kā es jau biju atkarīgais, man tad jau to teica daudzi, bet es neklausīju nevienu, jo es taču esmu vīrietis, es ar visu varu tikt galā pats. Un plus vēl es studēju, tas nozīmē, ka kārtīgu darbu es atļauties nevarēju. Es varēju tikai strādāt gadījumu darbus, un tas savukārt nozīmēja to, ka naudas mājās bija ļoti maz, vai arī ļoti, ļoti maz. Un tā gluži nemanot, manā dzīvē līdztekus atkarībai no alkohola ienāca arī otra atkarība no azartspēlēm. Es sāku spēlēt automātus. Sākās drūmākais laiks manā dzīvē. Turpmākie 17 gadi pagāja kā murgā. Par to varētu uzrakstīt atsevišķu lūgu, bet es pamēģināšu īsi. Tu kaut kādu naudu dabūni uz spēļu zāli prom. Visu zaudē. No kāda aizņemies, atkal spēlē, kaut ko vinnē, kaut ko atdod, no priekiem piedzeries, tad visu zaudē un turpina dzert no bēdām. Tad atkal aizņemies, atkal kaut ko vinnē, kaut ko aiznes mājās, kaut ko atstāja mājās, kaut ko aiznes tur atkal un tam līdzīgi. Pienāca diena, kad man vairs neviens pazīstams naudu neaizdeva. Sāku aizņemties no svešiem. Es nokļuvu kompānijās, kādas bija redzējis tikai filmās un par kurām bija lasījis tikai grāmatās. Kad es viņiem nevarēju iedot naudu, viņi man veda uz mežu, sēja pie koku un sita ar slapjiem dvieļiem. Lai sišanas pēdas neredz. Parādījās ātrie kredīti. Latvijā nebija nevienas ātro kredītu firmas, kurai es nebūtu parādā kaut kādu naudu. Vienam 10, vienam 20, vienam 50, vienam 500. Sieva man pameta diezgan ātri. Es vēl 2 reizes mēģināju nodibināt ģimeni. Arī no tā nekas nesanāca. Kā es visai tai murgā pabeidzu augstskolu un dabūju darbu Valmieras teātrī, es nezinu. Pēdējos 10 gadus, pirms es tomēr tiku ārā no tā purva, es dzēru katru dienu līdz kliņķim. Īsumā tas bija tā, tu no rīta pamosties, tev jau ir paģeris. Tu pa ceļam uz mēģinājumu ieeji kafejnīcā, iedzer 2 reizes pa 50, tad mēģinājums. Pēc mēģinājuma tu ej pusdienās, tur atkal izdzer 2 reizes pa 50.
dūša jau ir atgriezusies, tad vakarā izrāda, un pēc tam tad skatās kā, ja vairāk naudas, tad uz spēļu zāli prom. Ja nē, tad uz veikalu pēc 0,7 līdz kliņķim. Es dzēru viens. Pēdējos 10 gadus es dzēru absolūti viens, man vairs neinteresē ne balles, ne tuseņi. Nu, galā man izsvied no teātra. Tikai 39 gadu vecumā. Man beidzot pieliec, ka kaut kas ir jāmaina. Nu, ka tā tālāk vairs nevar. Es izgāju rehabilitācijas kursu atkarīgajiem un jau 7 gadus, 11 mēnešus un 24 dienas. Es esmu no abām atkarībām. Es nedzeru vispār un nespēlēju automātus vispār. Esmu apprecējies. Man ir brīnišķīga sieva. Pagājušajā gadā es sadevu pēdējo parādu. Nu, kas bija iekrājies dzerošajā laikā. Lai atdot visus parādus, man vajadzēja gandrīz 6 gadus. Man paņēma atpakaļ teātrī. Es beidzot dzīvoju, nevis eksistēju. Un tad es reizēm tā pie sevis domāju. Tiešām vajadzēja paiet 25 gadiem, lai man kaut kas pieliktu. Tiešām 3 bērniem bija jāuzaug bez tēva, lai man kaut kas pieliktu. Tiešām nevarēja nekā savādāk. Paldies! Paldies Cēs mazajam teātrim. Tas tiešām iespaidīgs stāsts. Tātad viss sākas ļoti agri.